Man patiesi prieks jūs visus šeit redzēt, tāpēc, ka vienmēr tiešām ir ļoti patīkami satikties ar domu biedriem. Un kas ir tas, kas mūs vieno? Mūs visus vieno šeit vēlme palīdzēt bērniem un uzlabot bērnu dzīvi Latvijā. Tad mana tēma šodien ir, kā radās un kas ir Eiropas garantija bērniem. Eiropas garantija bērniem šo nosaukumu es pirmo reizi pamanīju pirms 2 gadiem, kad es kļuvu par Latvijas bērnu labklājības tīkla valdes locekli, jo līdz tam es ļoti šauri darbojos interešu aizstāvībā tieši ārpus ģimenes aprūpes jomā, taču nonākot bērnu labklājības tīklā, es sapratu, ka man teikt ir jāaptver viss lauks, tātad viss, kas attiecās uz bērniem, kas sākumā bija diezgan mulsinoši. Un sakojot līdzi dažādai informācijai, kas ir starptautiski pieejama, es pamanīju, it īpaši, ka Juračauds ļoti aktualizē šo jautājumu, kad ir tāda Eiropas garantija bērniem. Un man tā ideja likās ārkārtīgi interesanta un vērtīga, kad Eiropas Savienība ir nolēmusi nodalīt noteiktus resursus, veltīt noteiktu uzmanību tam, lai palīdzētu tiem bērniem, kas ir nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauti. Tātad jūs atceraties to varbūt diezgan dramatisko pirmo bildi Latvijas bērnu nabadzības ēnā. Mēs nerunājam par visiem bērniem. Īstenībā mēs dzīvojam labklājīgā valstī. Mēs dzīvojam vienā no pasaules bagātākajiem reģioniem. Es domāju, mums ir vērts to reizēm atkārtot, atgādināt sev. Tāpēc, ka mums reizēm šķiet, ka mums viss ir slikti. Tad līdz ar to Latvijā kopumā bērni dzīvo labi, un arī Eiropas Savienības valstu līmenī mēs esam virs vidējā. Mums nav, kā lai saka, tas vidējais rādītājs, cik daudz bērni pakļaut nabadzībai, tad mums ir mazāk par šo vidējo, mums nav tik daudz, mums ir 20%. Bet ja mēs domājam, kas tad ir tie 20%, tad tie ir aptuveni 70 000. Un kas ir 70 000? Tā ir viena Liepāja aptuveni. Tātad mums viena Liepāja ir tajā ēnā. Un šodien mēs varētu runāt par to, ko tad darīt, lai mazinātu to. Kā radās Eiropas garantija bērniem? Arī Eiropā cīņa ar bērnu nabadzību nav gluži pašsaprotama un visu laiku bijusi, un tas ir diezgan daudz ir veltīta darba, interešu aizstāvībā, lai aktualizētu to, ka ir nepieciešams nodrošināt atbalstu nabadzībā dzīvojošiem bērniem. Un, kā mēs redzam, jau 13. gadā Eiropas komisija publicēja ieteikumu par to, ka ieguldījums bērnos tas ir nabadzības cikla pārtraukšana. Es vēlāk arī runāšu, kas tiek saprasts nabadzības cikls, bet jau tajā laikā Eiropas komisija, Eiropas Savienība saprata, ka ir ļoti būtiski ieguldīt tajos bērnos, kas ir pakļauti nabadzības riskam, jo tas ir veids, kā attīstīt pašu Eiropas Savienību. 2015. gadā Eiropas padome pieņēma ziņojumu par nevienlīdzības mazināšanu. Kāpēc es šo pieminēju? Tāpēc, ka šajā ziņojumā jau parādījās tas, ka ir nepieciešams ieviest bērnu garantijas, ka ikvienam nabadzīgam bērnam ir nodrošinātas pamattiesības. Nākošais nozīmīgais solis ir 2017. gadā, kas ir visai Eiropas Savienībai sociālās politikas jomā ļoti nozīmīgs, ka tika pieņemta Eiropas sociālo tiesību pīlārs, kurš balstījās uz 20 principiem, un arī tajā skaitā tika iekļauti principi, kas attiecās uz bērniem. Un tad visbeidzot pēdējais punkts, tas ir tas, ka 2021. gadā Eiropas Savienības padome, kas ir, varētu teikt, tāda augstākā institūcija Eiropas Savienībā, viņi pieņēma ieteikumu dalību valstīm, tātad tas nav obligāti, tas ir ieteikums, un arī Latvija ir apstiprinājusi savu gatavību šo ieteikumu īstenot par to, ka ir nepieciešams izveidot Eiropas garantiju bērniem. Kas ir tas, ko tad īsti Eiropa garantē bērniem? Tātad, ja mēs runājam par bērniem, bērni atšķirās no pieaugušiem ar to, ka viņi ir attīstības periodā, tad attiecīgi tas, ko mēs viņos ieguldam, mēs ne tikai uzlabojam viņu šodienas dzīves kvalitāti, mēs uzlabojam arī dzīves kvalitāti viņiem visas dzīves garumā, plus mēs arī noteikti ietekmējam viņu bērnu dzīves kvalitāti. Tas ir arī paudžu jautājums. Un kas tad ir tas, ko paredz Eiropas garantija bērniem? Viņi paredz to, ka ikvienam bērnam ir tiesības uz izglītību, ikvienam bērnam ir tiesības uz veselības aprūpi, un ikvienam bērnam ir tiesības būt pēdušam un dzīvot pienācīgā mājoklī. Un ar ko īsti ir ļoti īpaši Eiropas garantija bērniem? Ar to, ka patiesībā pirmo reizi Eiropas Savienībā
pasludināja to, ka piekļuvi šiem pamatu pakalpojumiem, ka tās tiek uzskatīts par Eiropas līmenī garantētām tiesībām. Un, attiecīgi tālāk es arī būšu ielikusi prezentācijā dažādas definīcijas, lai labāk varētu saprast un paskaidrot, ko tad īsti Eiropas padome bija domājusi ar to visu. Bet, ja mēs runājam par to, viena no lietām, ka valstīm ir jānodrošina efektīva un brīva piekļuva šiem pamatu pakalpojumiem, ko es minēju, tad ir divi veidi, kā valsts to var nodrošināt. Pirmkārt, nodrošinot pašus pakalpojumus, organizējot, finansējot to, ka ir pieejams. Pieņemsim, ja mēs runājam par izglītību, tad ir skolas, kur bērni var saņemt bezmaksas izglītību un kvalitatīvu. Otrs veids ir jānodrošina atbilstoši pabalsti. Ja mēs runājam par šiem diviem veidiem, tad tas arī iezīmē divus, tā varētu teikt, pieejas. Viens ir universālā pieeja, ka mēs nodrošinām šādus pakalpojumus, ka tie ir pieejami pilnīgi visiem. Savukārt otra ir mērķētā pieeja, ka mēs nodrošinām kaut kādus pabalstus, kas ir mērķēti konkrētai mērķa auditorijai, lai tad tie vecāki un tās ģimenes varētu saņemt tos pakalpojumus. Un īpašs akcents ir, ja mums ir varētu teikt, ka mums viss tas ir bērniem pieejams, taču, kad mēs sākam to visu aplūkot sīkāk un pamatīgāk, mēs saprotam, ka, pieņemsim, lai bērns varētu iet pašvaldības bērnu dārzā, vecākiem ir jāsamaksā par uzturu, kas nav liela maksa, un tomēr ir ģimenes, kam tas ir nopietnas pārbaudījums. Tāpēc arī ir noteikts, ka īpaša uzmanība ir jāpievērš tam, ka nav pieļaujami nekādi papildus izmaksas, kas varētu liekt kaut kādai mērķa auditorijai saņemt šo pamatu pakalpojumu. Un tīri praktiski, ko tad paredz Eiropas garantijas bērniem šis aicinājums, ka valstis izstrādā savu nacionālo rīcības plānu. Es vēlāk vairāk to ieskicēšu, bet primāri tas nozīmē to, ka katra Eiropas Savienības dalība valsts konkrēti apzina, kas tad ir tie bērni, kuri ir tajā nabadzības ēnā, kuriem nav kaut kādu iemeslu pēc, nav pieejami šie pakalpojumi. Ja, kā es teicu, mums vispārīgi ņemot, mēs varam teikt, ka mums jau visiem ir gan tā izglītība pieejama, gan tā veselība, bet saskaroties ar dzīves realitāti, es domāju, ka viens no vecākiem zina, ka dzīvē jau sākās dažādas variācijas un patiesībā ne viss tiešām reāli ir sasniedzams un pieejams. Un tāpēc ir jābūt šim plānam, kur valsts konkrēti ir izpētījusi, kāpēc, pieņemsim, kādas grupas, kādus pakalpojumus nevar saņemt, viņi nav sasniedzami, un kas tad ir tas veids, kā mēs varam viņiem nodrošināt šo piekļuvi. Vēl viena lieta, ko es ļoti vēlētos uzsvērt attiecībā uz nacionālo rīcības plānu, ir tas, ka tas nav vispārīgs kaut kāds politikas plānošanas dokuments, kurā mēs saliekam kaudzi ar statistikas, un norādām vispārējo situāciju un valsts vispārējos centienus uzlabot to. Tas ir ļoti konkrētiem un izmērāmiem mērījumiem, rādītājiem, ka mums, pieņemsim, šobrīd šāda un tāda mērķgrupa ir noteikta daudzuma, viņiem, kā lai saka, uzlabot dzīvi, traucē kaut kādu noteiktu pakalpojumu trūkums, tātad mēs tādā un tādā laika periodā šos pakalpojumus viņiem nodrošināsim, un pēc tā laika periodā mēs varam izmērīt, kā šis rādītājs ir mainījies un kā ir mainīsies dzīves kvalitāte šai grupai. Otra lieta, ko es nepaspēju pateikt, bija par finansējumu. Nav arī tā, ka Eiropas Savienība tikai pasaka, ka jums ir jādara, bet netiek dots finansējums. Patiesībā ir uzstādījums, ka no Eiropas Savienības fonda līdzekļiem ir jābūt finansētām šīm aktivitātēm. Latvija, kā es teicu, nav gluži tā valsts, kurā būtu vismaz vidējais vai vairāk kā vidējais tas rādītājs attiecībā uz nabadzībai pakļautajiem bērniem. Līdz ar to mums nav šis nosacījums par vismaz 5% no šiem fonda līdzekļiem, taču tāpat tās jebkurai valstī ir aicinājums šos fondu līdzekļus viņus novirzīt tieši šim mērķim. Un tas var būt vairākos veidos, kā viņi tiek novirzīti. Viens ir ieteikums dažādu kaut kādu aprobētu iniciatīvu attīstīšanai, un otrs ir, lai izstrādātu kaut kādus jaunus un uzlabotus pakalpojumus. Tātad tas ir veids, kā tiešām ieviest kaut kādus jaunus rīkus, kas var izsināt situāciju. Par nabadzības ciklu.
Jā, šeit tas nabadzības cikls ir arī attēlots vizuāli, jūs varat redzēt, bet, principā tā ideja jau ir ļoti skaidra, un es domāju, ka vienam ir zināms, ka tie bērni, kas ir piedzimuši nabadzīgā vidē, viņu iespējas dzīvot labklājīgu dzīvi patiesībā ir ļoti, ļoti ierobežotas, jo ierobežots būs viņu iespējas saņemt kvalitatīvu izglītību, tālāk arī salīdzinot ar citiem vienaudžiem, viņiem būs mazākas, sliktākas sekmes skolā ļoti iespējams, protams, tas nav vienmēr tā, un attiecīgi arī veselības problēmas viņiem var būt vairāk ar to pirmkārt un primāri domājot par garīgās veselības problēmām, un vēlāk attiecīgi dzīvē viņu iespējas izmantot to savu pilnībā, savu potenciālu ir stipri mazākas. Un, kā jūs teicat, tas ir arī paudžu jautājums, tāpēc patiesībā ir runa par šo ciklu, kad tas jau tā kā aptver vairākas paudzes. Par Eiropas garantijas bērniem mērķu grupām. Eiropas Savienība ir norādījusi to, ka katrai valstī ir jāizpēta un jāapzina, kas tad ir tie bērni, kuri kaut kādu iemeslu dēļ ir pakļautam nabadzības riskam, viņi kaut kādu iemeslu dēļ nesaņem varbūt visus pamatpakalpojumus arī, taču kā tādas populārākās grupas ir norādītas šīs, kas te ir arī uzskaitītas slīprakstā. Tātad pirmkārt tie bērni, kam ir problēmas ar dzīvesvietu, bērni bezpajumtnieki. Es esmu klāt arī pie katras grupas pielikusi tās idejas, kā mēs bērnu labklājības tīklā to saskatām. Latvijā it kā īsti netiek runāts par to, ka varētu būt bērni bezpajumtnieki. Kā tas ir īsti dzīvē, man ir grūti spriest, man nav tādas informācijas un datu, tāpēc mēs parasti runājam par ielu bērniem. Ar ielu bērniem tiek saprasti bērni, kur varbūt viņiem nav problēmas ar dzīvesvietu, viņi arī ir, bet viņi lielāko daļu laika pavada uz ielas. Protams, nākošā grupa ir dažādas veselības problēmas, tātad bērni ar invaliditāti un garīgās veselības problēmām, ko arī mēs saskatām, ka mums Latvijā ka tādas riska grupas ir bērni ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem un garīga rakstura traucējumiem. Visās valstīs, kā mērķa grupa noteikti ir parasti arī migrantu izcelsmes vai etnisko minoritāšu bērni, tad mēs Latvijā varam runāt par saucamajiem Ukrainas bēgļu bērniem, arī Romu bērni parasti vienmēr tiek īpaši akcentēti, un kaut kādos aspektos mēs varam runāt arī par to, ka riskam ir pakļauti arī krievalodīgie bērni, ir tīpaši, ja mēs runājam par izglītības jautājumu, viņu iespējas saņemt kvalitatīvu izglītību. Kā nākošā kategorija vienmēr tiek izdalīta bērni alternatīvai aprūpē, tātad tie ir bērni, kas dzīvo aprūpes iestādēs, bērni, kas ir adoptēti, kas ir aizbildnībā, audžu ģimenēs, visi tie bērni, kas nedzīvo savā izcelsmes ģimenē. Un kā pēdējā kategorija ir tāds vispārīgs bērni, kas dzīvo nestabilos ģimenes apstākļos. Mēs Latvijā to saskatām, pirmkārt, protams, sociālā riska ģimeņu bērni, arī bērni, kas aug viena vecāka ģimenē, bērni, kuru vecākiem ir kaut kādas nopietnas veselības problēmas vai garīga rakstura traucējumi, un mēs noteikti kā mērķa grupa saskatām arī bērnus, kas paši kļuvuši par vecākiem vai nepilngadīgos topošos jaunos vecākus. Pēc tam vēlāk jums arī padalīsies Labklājības ministri ar to, kāds viņiem ir skatījums. Šīm mērķa grupām mums nav bijis, diemžēl, iespēja to tā tiešām detalizēti izdiskutēt, tāpēc varbūt šajā prezentācijā mēs tā kā arī mēģinām akcentēt. Un atbalsta pasākumu plānošanu, kā tam visam vajadzētu notikt. Tātad valsts ir apņēmusies īstenot Eiropas garantijas bērniem, tad vispirms mums ir jāveic pētījumi, mums ir jāsaprot, kas tad ir tās mērķa grupas. Es esmu minējis vairākas idejas, arī Labklājības ministrijā ir apzinātas, taču faktiski tas nozīmē to, ka vajadzētu arī izpētīt šīs grupas, vai tiešām viņām ir šie riski kaut kādi. Ir riski, par ko mēs zinām, bet varbūt ir vēl kaut kādas grupas, kuras mums nav ienākušas prātā. Un tas ir darbs ar speciālistiem, lai saprastu, kas tad ir varbūt vēl kaut kādi mērķa grupa, kur ir pakļauta riskam.
Tālāk nākošais solis, tā, ka mēs saprotam, kas ir tās mērķu grupas, tad ir jāsaprot, kas ir tie šķēršļi, jo mēs nevaram runāt par to, ka mums ir vāja sociālā sistēma, mums ir diezgan laba sociālā sistēma. Tad ir kaut kādi šķēršļi, kāpēc kaut kādi pakalpojumi netiek saņemti, vai iespējams kaut kādi pakalpojumi ir nepieciešams plānot un viņi pietrūkst. Un pēc tam nākošais solis tad ir šo pakalpojumu plānošana un nodrošināšana. Un tālāk jau arī, kā es teicu, efektivitātes uzraudzību un izvērtēšanu, un ar ko arī Eiropas garantijas bērniem tas nacionālais rīcības plāns ir īpašs, ka viņš nav statisks, tas nav viens dokuments, ko mēs esam pieņēmuši un viss, bet viņu ir iespējams procesā mainīt, uzlabot, pilnveidot. Un tas arī paredz to, ka ik pa 2 gadiem valsts sniedz ziņojumu Eiropas komisijai par to, kā tad īsti veicās ar šo pasākumu īstenošanu un situācijas uzlabošanu. Jā, vēl viens punkts, kas man liekas ārkārtīgi aktuāls, par ko mēs arī tā kā mēdzam daudz runāt, taču viennozīmīgi tas arī ir viens no lielākajiem izaicinājumiem. Es skatījos arī, ka nesen Eiropas komisija ir veikusi pētījumu vairākās valstīs tieši par to, kā tad šo īstenot. Un tātad Eiropas garantija bērniem paredz to, ka visos procesos, gan projekta tā plāna izstrādes procesā, gan arī sagatavošanas procesā, īstenošanas, uzraudzības un pēc tam arī izvērtēšanas, kā tad mums ir veicies, procesā ir jānodrošina pašu bērnu iesaiste. Mums ir jāiet un jāprasa bērniem viedoklis, un mums ir nevis vienkārši jāiet pie aktīvajām jauniešu organizācijām un jāprasa viņu viedoklis, bet mums ir jāiet pie tiem bērniem, kuriem ir šīs problēmas. Un jāprasa, kā tad īsti viņi redz to situāciju un kā viņi vērtē, cik efektīgi ir tie pasākumi, kas ir nodrošināti, kā viņi vērtē, kas ir tie pasākumi, kas ir nepieciešami. Šis, diemžēl, ir punkts, ko mēs neesam nekur nevienā brīdī nodrošinājuši. Tālāk nākošie slaidi visi principā ir par tām dažādām jomām. Mēs tā kā aplūkojam katru jomu, kas tiek tā kā uzskaitīta un akcentēta. Un es esmu arī pielikusi klāt definīciju. Lūk, tad mēs skatāmies, tad pirmā joma ir efektīva un brīva piekļuva kvalitatīvai agrīnajai pirmskolas izglītībai un aprūpei. Tad kas tad tiek saprasts ar to efektīvo un brīvo piekļuvi? Ar to tad tiek saprasts tas, ka pakalpojumi ir viegli pieejami, tie ir sasniedzami, tie ir kvalitatīvi, savlaicīgi sniegti, tad tieši tajā brīdī, kad viņi ir nepieciešami, un tie, kam šie pakalpojumi ir domāti, viņi arī ir informēti par to, un pakalpojumi ir pieejami bez maksas. Runājot par agrīno pirmskolas izglītību un aprūpi, tad kas ir tie ieguvumi? Jo šis ir punkts, kas tiek tā kā ļoti akcentēts, un pie mums varbūt mazāk par to tiek runāts. Bet, ja mēs vairāk uz to skatāmies kā uz vecāku iespēju atgriezties darba tirgu, kas, protams, arī šeit tiek akcentēts, ka tas ietekmē pozitīvi vecāku nodarbinātību, kas īpaši svarīgi ir gadījumos, kad ir, pieņemsim, disfunkcionāla ģimene, kad mamma viena pati audzina bērnus vai tētis viens pats audzina bērnus. Taču arī tiek uzsvērts, un to arī pētījumi apliecina, ir tīpaši, ja mēs runājam par ģimenēm, kur bērni ir kaut kādiem riskiem pakļauti, ka tam ir ļoti labvēlīgi ietekme uz bērnu attīstību, gan kognitīvo, gan arī citās attīstības jomās, jo nevienmēr ģimenes vide un vecāki spēja nodrošināt nepieciešamo stimulāciju bērniem. Respektīvi, normālos apstākļos, protams, ka viņi to spēja nodrošināt, bet ja mēs runājam par ģimenēm, kas ir pakļauts nabadzības riskiem, tad viņiem tas var būt izaicinājums. Un tas, protams, arī veicina bērna iekļaušanos kopienā, taisnīgumu, dzimumu, līdztiesību un arī vispār kopēju apmierinātību ar dzīvi un bērnu labbūtību, jo, es domāju, visi, kas ir vecāki, zina, ka bērna audzināšana ir diezgan nogurdinoša, un arī šādā veidā mēs dodam atslodzi no bērniem vecākiem un varam uzlabot apmierinātību ar dzīvi gan vecākiem, gan bērniem. Jā, šis ir tas, varētu teikt, diezgan skaļais sauklis, tāds apgalvojums, ka ieguldījumi agrīnā bērna attīstībā samazina valsts budžeta deficītu un stiprina ekonomiku. Autors šiem izteikumiem, kā arī tas otrs, kas ir, ka dati apliecina, ka viena no visefektīvākajām ekonomikas izaugsmes stratēģijām ir ieguldījumi apdraudēto mazu bērnu attīstībā,
Autors šiem izteikumiem ir ņemti no viņa publikācijām ir pētnieks James Heckmans. Uz šo pētnieku atsaucās Eiropas komisija kā viena no literatūras avotiem, ko vajadzētu valstīm vajadzētu pētīt un pievērst uzmanību. Un ar ko ir īpaši James Heckmans? Viņš ir ekonomists no ASV, jau diezgan cienījumā vecumā, bet viņš ir ļoti daudz pētījis ekonomikas un cilvēka attīstības to saikni, un viņš ir arī Nobela prēmijas laureāts. Un šī ir viņa tēma, ko viņš ļoti daudz ir aktualizējis par to, ka tad, kad mēs ieguldām bērnu agrīnajā vecumposmā, tātad jo agrāk mēs sākam ieguldīt, jo labāki rezultāti, tad arī tiek samazināta nabadzība un tā sociālā atstumtība. Un tas, uz ko viņš liek akcentu, jo mēs ļoti daudz arī Latvijā dzirdam par to, ka, skolas tiek salīdzināts, un mēs visi zinām, ir tas PISA rādītājs, kas skatās uz intelektuālajiem sasniegumiem, cik labus, tādus zināšanu radījumus var atspoguļot bērns dažādās skolās, un tad valsts savstarpēji arī tā kā salīdzinās. Taču James Heckmans akcentu liek uz to, ka ir dažādas prasmes, kas bērnam ir agrīnā vecumā jāapgūst, lai viņš spētu parādīt šos labos sasniegumus. Un ja viņam šīs prasmes nav attīstītas, tad viņam arī neatkarīgi no tā, kāds ir viņa intelekta potenciāls, viņam šie sasniegumi būs daudz zemāki. Un runājot par šīm prasmēm, tad tās pirmkārt ir motivācija, neatlaidība, pārliecība par sevi, šī sajūta, ka es spēju un es tikšu galā, jo no tā tad arī būs, kā viņš min, tās prasmes, vienas prasmes attīsta citas prasmes, tad, ja es saprotu, ka es tikšu galā, es ticēšu un es centīšos vēl un mācīšos tālāk. Savukārt, tie, kas strādājuši ar bērniem, kas nāk no tādas ļoti nelabvēlīgas vidas, viņi zina, ka šo bērnu lielākā problēma ir neticība sev, kāpēc viņi īsti pat nemācās. Un runājot par atdevi, kā es teicu, viņš ir pētnieks, ekonomists, līdz ar to, protams, ka viņš uz to visu skatās caur skaitļiem, un šī ir tā viņa slavenā līkne, kurā var redzēt, ka jo agrāk mēs veicam ieguldījumus, jo lielāka no šiem ieguldījumiem ir atdeve. Un pēc viņa pētījumiem, tad pirmajos 5 gados to ieguldījumu atdeve ir aptuveni 13% uz vienu bērnu gadā, ja mēs reiķinam tieši par finansēm. Savukārt, tad, kad tas bērns jau ir pieaudzis, tad censties kaut ko mainīt viņa dzīvē, jo principā ir ļoti, ļoti grūti. Un, attiecīgi, mēs zinām, arī diezgan daudz mums ir pieņemsim ilgstošie bezdarbnieki, kuros var ieguldīt, bet tā atdeva arī īsti beigās nav. Vēl viens aspekts arī, ja runā par šo līkni, ko viņš akcentēja, ka tad, ja mēs runājam tiešām par bērniem no nabadzības riska ģimenēm, mēs saprotam, ka tur ir daudz dažādi faktori, kas viņus ietekmē. Tad tajos gadījumos, kad ir bijusi šī agrīnā intervence, arī vēlāk intervences pasākumi ir daudz efektīvāki nekā tad, ja mēs neesam nodrošinājuši šo agrīno intervenciju, tad arī vēlāk kaut ko mēģināt darīt, kaut vai pieņemsim pusauģu vecumā, jau ir daudz grūtāk. Un es domāju, tā ir Latvijas realitāte, par ko nav īpaši jāpārliecina. Kāpēc es šo ieliku iekšā? Jo man tiešām likās, ka tas nav tikai stāsts par bērniem. Diemžēl reizēm rodas sajūta, ka bērni nav īpaši interesanta tēma vidējiem cilvēkam Latvijā. Savukārt, tad, kad mēs runājam par viņa labklājību, tas viņu vairāk sāk uzrunāt. Un šis ir stāsts par mūsu visu labklājību. Kā mēs dzīvosim pēc tam? Vai šie bērni, kas šobrīd ir sociālā riska grupā, vai viņi joprojām būs sociālā riska grupa, kas sevi atražos? Vai arī viņi būs tā grupa, kas pelnīs tos pabalstus un visu pārējo, respektīvi spēs stimulēt ekonomiku. Kas tad ir iespējami atbalsta pasākumi agrīnā pirmskolas izglītībai un aprūpei? Šie ir tie pasākumi, ko ir norādījusi Eiropas komisija, Eiropas padome savā tajā aicinājumā. Protams, ka var būt daudz un dažādi citi, bet tad īpaši, lai labāk saprastu to domu, es viņus esmu iekļāvusi, tad pirmkārt saprast un novērst, kas tad ir kaut kādi šķēršļi, kāpēc bērns neapmeklē bērnu dārzu, vai nevar apmeklēt, vai nevar saņemt kaut kādus pieskatīšanas pakalpojumus. Tie var būt, kā es teicu, finansiāli, piemēram, vecāki nevar atļauties
samaksāt par ēdināšanu, un vēlāk mēs arī rādīsim savus datus no aptaujas. Tad tiešām ir cilvēki, kas norāda, ka viņiem tas sagādā problēmas, viņiem tas ir grūti. Un es domāju, tīpaši tad, ja ir vairāk bērnu ģimenē. Otrs noteikti ir tas, ka ir nepieciešams nodrošināt iekļaujošu vidi, respektīvi, lai tad, kad es to bērnu aizvedu uz bērnu dārzu, es saprotu, ka tā vide viņam ir piemērota, tur ir nepieciešami mācību materiāli, tur ir sagatavoti speciālisti darbam ar visdažādākajiem bērniem. Tad tas ir arī stāsts par iekļaujošo izglītību. Un nākošais, kas ir transporta jautājums. Transporta jautājums Latvijā, manuprāt, ir ļoti, ļoti akūts, kad tai vietai ir jābūt sasniedzamai. Tad, ja tā ģimene dzīvo pārāk tālu, mums ir jādomā, kā to nodrošināt, ka tas bērns var nokļūt. Un, tā kā es ikdienā strādāju Latvijas valsts ceļos, es zinu, ka mums, diemžēl, ir tā, ka tīpaši ziemā, tīpaši pavasarī, ka skolas autobusi atsakās braukt pa lauku ceļiem, un bērni netiek uz skolu. Īstenībā realitāte ir tāda Latvijā, ka diezgan daudz bērni vienkārši šis transporta jautājumu dēļ viņi nevar nonākt skolā un saņemt izglītību. Jā, Latvijas realitāte tā ir, varētu teikt, tā sadaļa, kur es ieliku datus. Daži dati ir no statistikas, bet pārsvarā tie ir dati no mūsu aptaujas. Mēs veicām pagājušajā gadā barometra aptauju. Mēs esam, varētu teikt, mērījuši vidējo temperatūru palātā, respektīvi mēs neesam varbūt atbilstoši bērnu garantijas idejai vērsušies tieši pie mērķu grupām, bet mēs internetā veicām aptauju, kur aicinājām vecākus, kam ir nepilngadīgi bērni, sniegt novērtējumu un atbildi uz jautājumiem par šīm garantijas tēmām, cik lielā mērā viņi ir apmierināti ar piekļuvu un cik lielā mērā viņi ir apmierināti ar kvalitāti. Un tad es domāju, tas nav noteikti nekāds jaunums, kā būtiskākā problēma arī mūsu aptājā parādījās, ka ir vietu trūkums bērnu dārzos. Tas, protams, pamatā ir Rīgas reģionā, Rīgas pilsētā, ir garas rindas un vienkārši nav iespējams tam bērnam nodrošināt. Otrs, kas ir arī stāsts par kvalitāti, ir, kad grupās ir pārāk liels bērnu skaits. Un šis ir interesants aspekts, jo, kā es minēju pirms tam, Eiropas komisija ir norādījusi uz to, ka ir ļoti svarīgi, ka efektīgi tā agrīnā pirmskolas izglītība un aprūpe būs tajā gadījumā, ja viņa būs nodrošināta kvalitatīvi. Un, lai viņa tiktu nodrošināta kvalitatīvi, tas nozīmē, ka ir jābūt noteiktam, cik daudz uz vienu pieaugušo var būt bērni. Un tas ir tas, kas mums šobrīd Latvijā nav noteikts patiesībā. Visās valstīs ir noteikts. Mums ir noteikts tikai, cik daudz bērniem jābūt, ka viņi iziet ārā pastaigāties. Bet cik daudz vienam pedagogam var būt bērni, ar kuriem viņš strādā, nav noteikts. Un, attiecīgi, pārāk liels bērnu skaits grupā, protams, ka tas ir uzreiz uz kvalitātes rēķina. Un, protams, nākošā problēma, kas arī noteikti nav nekas pārsteidzošs, ir tas, ka ir nepietiekošs atbalsts bērniem ar mācīšanās un uzvedības grūtībām. Un visbiežāk tas, protams, skar ģimenes, kam ir bērni ar īpašām vajadzībām, taču arī ne tikai tās. Un savukārt runājot tieši par bērniem, kam ir īpašas vajadzības, tad šīs ģimenes ir norādījušas, kā mēs redzam, vairāk kā puse, ka viņu bērnu dārzos nesaņem pietiekošu atbalstu. Jā, nākošā tēma ir izglītība. Šeit ir atkal šīs definīcijas. Es vēlreiz cauri neiešu tam, ko nozīmē efektīva un brīva piekļuva. Es jau iepriekš izrunāju, bet par skolas nodarbībām, kas tad tiek saprast ar skolas nodarbībām, tad tas ir gan mācīšanās, gan arī brīvā laika pavadīšanas un kultūras pasākumi, kurus organizē skolas ietvaros vai skolas mācību procesa ietvaros. Tātad pirmkārt mēs varam runāt par dažādām ekskursijām, par kaut kādiem izglītojošiem pasākumiem un tam līdzīgi, ka tam ir jābūt nodrošinātam bērniem. Jā, un kā iespējamie atbalsta pasākumi, tad novērst un samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Šī ir tēma, kas mums ir aktualizēta. Un īstenībā pirms kaut kādiem gadiem mums bija 10% rādītājs. Šobrīd, ja viņš ir samazinājies, mēs varētu pat teikt, ka mums ir uzlabojumi, kad mazāk bērni priekšlaicīgi pamet mācības. Taču nopietnas izaicinājums noteikti mums ir atbalsts bērniem ar mācību grūtībām un iekļaujošā vidusskolā. Attiecībā uz mācību materiāliem, liels paldies tiesības sargam, kas šo jautājumu diezgan daudz aktualizējas
Un mēs zinām, ka tiek sekots līdz tam, lai skolas tā kā neprasītu un tiešām nodrošinātu mācību materiālus. Taču, ja mēs runājam par tām pašām ekskursijām un kaut kādiem citiem izglītojošiem pasākumiem, tad tie gan biežāk ir tomēr no vecāku resursiem atkarīgi. Un arī šeit, protams, parādās transporta pieejamība. Un arī pēcskolas aprūpe un iespējas piedalīties sporta un brīvā laika pavadīšanas un kultūras pasākumos, to saprotot, cik liela iespēja vispār skola kā tāda nodrošina bērnam pēc mācībām attīstīties un pavadīt laiku. Kāda tad ir Latvijas realitāte? Tad saistībā ar izglītību un skolas visbiežāk tika norādīts divas problēmas – atbalsta speciālistu trūkums un nepietiekama izglītības kvalitāte, kā arī bieži vien tika norādīts, ka bērniem skolā nav droša vide. Kas ir interesanti, ka vislielāko neapmierinātību aptaujās ģimenes ir paudušas saistībā ar bezmaksas izglītību interešu piedāvājumu skolās, kad vai nu tas ir nepietiekams, vai nu arī neatbilst pieprasījumam, respektīvi piedāvājums ir, bet tās vietas tur ir pārāk maz. Un vēl kas bija interesanti, ka mūsu aptaujā arī parādījās, ka vislielākā neapmierinātība ir, protams, ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, un arī ģimenēm, kuras ikdienā nerunā latviešu valodu. Un arī lauku teritorijās ar skolas pieejamību bija lielākā problēma. Par veselības aprūpi. Tātad veselības aprūpe atkal tie ir pakalpojumi, kam ir jābūt viegli pieejamiem, sasniedzamiem un kvalitatīviem. Šī pati definīcija uz to attiecās. Vēl viens iemesls, kāpēc es tam pievēršu uzmanību, jo pēc tam būs aicinājumi, kur nav gluži efektīva un brīva piekļuve, tur bija tikai efektīva piekļuve. Savukārt, ja mēs runājam par brīvu piekļuvi, tas nozīmē, ka valstī ir jānodrošina, ka nekādi šķēršļi nevar būt, lai saņemtu šos pakalpojumus. Un kā iespējamie atbalsta pakalpojumi ir norādīti diezgan daudz, un akcents tiek likts uz profilaktiskajām apskatēm un problēmu agrīnu atklāšanu un ārstēšanu, kas, manuprāt, ir ļoti aktuāls jautājums, tāpēc, ka Latvijā mēs redzam, ka tas ir atkarīgs no vecāku iespējām un resursiem. Tātad, ja mēs runājam par bērniem, kas ir pakļauti kaut kādiem riskiem, un viņu vecāki nenodrošina šo, tad arī viņiem vienkārši tas netiek nodrošināts. Tāpēc ir ļoti būtiski, lai valsts nodrošinātu kaut kādas periodiskas medicīniskās pārbaudes, tostarp zobu un redzes pārbaudes, un būtu arī pieejami ārstniecības rehabilitācijas pasākumi, tātad zāles, ārstēšana, palīga līdzekļi un veselības un veicināšanas un slimību profilakses programmas. Un atkal jau par šo mēs daudz ko varam teikt, ka mums it kā formāli ir, bet lielākais izaicinājums, protams, ir tā sasniedzamība. Un tas parādījās arī mūsu tajās anketās. Principā šis bija pats sāpīgākais jautājums, jo nekur tik daudz nebija tādu negatīvu atbilžu. Tad lielākā daļa, tas 61% aptaujājot to ģimeni, bija saskārušies ar garajām rindām un uz to, ka tās vizītes pie ārsta nav sasniedzamas. Un, kas interesanti, 44% bija arī problēmas piekļūt bezmaksas veselības pārbaudēm, kas tā kā ir profilaktiski. Arī medikamentu izmaksas lielai daļai ģimeņu sagādā problēmas. Tās trešā daļa, mēs gandrīz varētu teikt. Bet, protams, ka visvairāk visas šīs problēmas izjūt tieši, varētu teikt, riska ģimenes, respektīvi ģimenes, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām, ģimenes, kas ir daudz bērnu audzina vai kur ir zemi ienākumi. Efektīvi piekļuvi veselīgam uzturam. Šis ir jautājums, kas man personīgi šķiet viss tāds šokējošākais, ka mums 21. gadsimtā labklājīgā valstī joprojām ir nopietnas izaicinājums nodrošināt uzturu vispār bērniem un veselīgu uzturu. Attiecībā uz efektīvu piekļuvi mēs redzam, ka šeit vairs nav lietots jēdziens brīva, bet efektīga. Tātad, ka pakalpojumi ir viegli sasniedzami, cenas ziņā pieejami, bet tas nenozīmē, ka valstī pilnībā viņi ir jānodrošina. Un runājot par veselīgu maltīti vai veselīgu uzturu, tiek akcentēts, ka tā ir sabalansēts ēdienu patēriņš, kas nodrošina visas nepieciešamās uzturvielas.
Un tad iespējamie pasākumi, vismaz viena veselīga maltīte katru skolas dienu. Šis ir pasākums, kas principā ir attiecināms uz skolu, tad tas nav tikai efektīvi pieejams, bet tas ir efektīvi un brīvi pieejams. Tātad būtu visās skolās jābūt nodrošinātam. Mēs zinām, ka Latvijā ir teorētiski nodrošināts 1. līdz 4. klasē, bez vecāku līdzmaksājumiem praktiski dzīvē gadās visādi. Bet akcentēts ir tas arī, ka bērniem ēst ir nepieciešams ne tikai tais dienās, kad viņi mācās, bet arī tad, kad viņi nemācās. Līdz ar to būtu jādomā par mehānismiem un programmām, kā nodrošināt, kad riska ģimeņu bērniem ir pieejams uzturs arī ārpus mācību dienām. Jā, un arī izglītošana. Pie tiem risinājumiem es arī gribēju nedaudz vēl piebilst to, ka man pārsteidz, es nesen pievērsu uzmanību, vienkārši internetā bija publicēts, ka notiek katru gadu tāds konkurss kā Latvijas labākais skolu ēdinātājs. Tas ir tikai apsveicami, to organizēja Diētas un uzturu speciālistu asociācija, bet kas man likās šokējoši, kad viņi tur norādīja, ka ne visus pieteikumus viņi izskatīja tajā konkursā, tāpēc, ka bija skolu ēdinātāji, kas nenodrošināja ministra kabineta noteikumiem atbilstošu uzturu, kas liekas, kā vispār tas ir iespējams. Tātad mēs nevaram runāt par to, ka skolās tiešām tiek nodrošināts veselīgs uzturs bērniem. Un kas tad ir tā Latvijas realitāte? Tad mēs redzam, ka gandrīz 10% cilvēku nevar atļauties ēst olbaltumvielām bagātu ēdienu. Olbaltumvielas mēs zinām, mums apmēram 1/3 daļai no uztura būtu jābūt ikdienā. Katra 3. ģimene bērniem ir saskārusies ar grūtībām nodrošināt saviem bērniem veselīgu un pilnvērtīgu uzturu. Un, kas man likās arī interesanti, ka mēs zinām, ka bērniem vajadzētu ēst 4 reizes dienā, kad ir varētu teikt diezgan daudz tomēr ģimenes, kas nenodrošina bērniem brokastis, nenodrošina bērniem launagu, tad ir bērni, kas vai nu viņi neēd 4 reizes dienā, vai arī mēs nevaram runāt, ka viņi ēd veselīgu ēdienu 4 reizes dienā. Attiecībā uz to, kas tiek piedāvāts skolās un izglītības iestādēs, tad 3. daļa norādīja, ka ēdiens nav garšīgs, ka viņš nav pietiekami kvalitatīvs, norādīja 5. daļa, gan vairāk kā 5. daļa, un ka nav pietiekoši daudzveidīgs, arī norādīja 20%. 17% gadījumā norādīja, ka porcijas ir pārāk mazas. Tātad mēs varam runāt par to, ka skolu izglītības iestāžu piedāvājums īsti neatbilst tam, kā tam vajadzētu būt. Un šeit arī parādījās, ka 15% norāda to, ka tas ir pārāk dārgi, ka viņi to īsti nevar atļauties. Kā pēdējais tāds tiesību bloks, kas būtu jānodrošina efektīvi piekļuvi pienācīgam mājoklim. Kā mēs redzam, efektīvi piekļuvi nevis brīvi, tas nenozīmē, ka valstī visiem par brīvu jānodrošina labi dzīves apstākļi, taču ir jābūt viņiem sasniedzamiem. Un pienācīgs mājoklis ir tāds mājoklis, kas atbilst pašreizējiem valsts tehniskajiem standartiem. Kas tad ir tie iespējamie atbalsta pasākumi? Nekas pārsteidzošs, protams, tie dažādi sociālo mājokļu nodrošināšana un mājokļu pabalsti, kas teorētiski mums arī tiek nodrošināts. Un, protams, īpaši tiek akcentēti bērni, jaunieši pēc alternatīvās aprūpes, ka viņi uzsāk patstāvīgo dzīvi, lai viņiem arī būtu kur dzīvot. Un tas, varētu teikt, ir sāpīgs jautājums runājot par to, vai tas ir pienācīgs mājoklis. Pēdējos gados gan vērojams vērā ņemams uzlabojums, un tomēr mēs ik pa laikam dzirdam, ka jauniešiem pēc alternatīvās aprūpes tiek piedāvāts miteklis, kurā nav iespējams dzīvot bez kapitālā remonta. Tad attiecīgi mēs varam runāt par to, ka acīm redzot mums vai nav pietiekoši standarti, kas būtu pašvaldībai jānodrošina, bet tas nav īsti šādā veidā nodrošināts. Un tad Latvijas realitāte. Latvijas realitāte īstenībā ir diezgan skarba. Mēs redzam, ka 18,3% bērnu mājoklī bija tekošs jumts, mitras sienas, griesti. Tātad gandrīz 5. daļa patiesībā ir ļoti, ļoti sliktā stāvoklī. Citā lapā. Bet man likās interesanti arī, ka pie šīs pašas statistikas tā ņemta no ziņojuma Bērni Latvijā. Tagad arī viņi šie paši dati par 20. gadu bija 2023. gada ziņojumā, un tur bija paralēli pievienot datu par Lietuvu un Igauniju, tad Lietuvā tie bija 9,8%, savukārt Igaunijā tie bija kaut kas drusku uz 8%. Tad, ja mēs salīdzinām Latviju un Lietuvu, tomēr mājokļu jautājums izskatās, ka mums ir viss sāpīgākais.
Un Eiropas komisija arī ir norādījusi, ka Latvijā ļoti slikti dzīves apstākļi ir 15,2%, kas ievērojami pārsniedz Eiropas Savienības vidējo rādītāju. Un mēs arī mūsu tajā aptaujā parādījās tas, ka tiešām ģimenēm mājoklis ir nopietnas izaicinājums, īpaši tad, ja tās ir viena vecāka ģimenes, viņi nevar atļauties. Bieži vien viņi īrēt savu mājokli, spiesti dzīvot kopā ar citām personām, ģimenes vai neradiniekiem. Arī tas, ka, protams, viena vecāka ģimenes viņu ienākumi ir mazāki, attiecīgi viņiem tas ir milzīga daļa no viņu ienākumiem, kas aiziet tieši mājoklim. Un gandrīz katra trešā ģimene atzīmē, ka viņa mājoklis ir pārāk mazs, lai katram ģimenes loceklim būtu pieejama privātā telpa. Arī šie dati īstenībā saskana ar to, ko norāda OECD, ka vairāk nekā trešdaļa Latvijas mājsaimniecību dzīvo pārapdzīvotos mājokļos. Līdz ar to mūsu aptauja, principā, viņa ir reprezentatīva un atbilstoši citiem datiem. Liels paldies! Es ceru, ka jums tapa skaidrāks par Eiropas bērnu garantiju. Ja kādam ir kādi jautājumi, es esmu gatava vienmēr atbildēt un skaidrot vēl un vēl.